Tāda nebijusi situācija atgadījās. Sadales tīkla pusē pazuda viena fāze, divas fāzes ir un vienas fāzes nav. Rezultātā kas notika? Viktroni dabiski atslēdzās no sadales tīkla, ja ir tikai divas fāzes. Un tagad ir it kā divas situācijas. Viens variants ir dzīvot uz akumulatoriem, tik cik akumulatori ļauj tā, lai mājās patērētāji pa visām 3 fāzēm varētu tik nodrošināti. Vai ir otrs variants, es varu pārslēgties ar lielu slēdzi uz sadales tīklu, bet tādā gadījumā trešdaļa mājas, un es nezinu, kas tā būs pa vienu trešdaļu, paliks bez elektrības. Bet es izdomāju trešo variantu. Man ir viens akumulātoru lādētājs, kas ir paredzēts priekš benzīna ģeneratoru pieslēgšanas, un šis te ir. Es viņam ieejā padevu vienu no esošajām sadales tīkla fāzēm, un rezultātā te iznāk patērētājs nevis tiek tērēts, bet taisn otrādi viņš ražo līdzspriegumu, un viņš 1,3 kW lādē akumulātoru. Tas ir tāds interesants risinājums priekš vienas vai 2 fāzu esamības gadījumā, kā varētu izdzīvot.